2013. ir Rīgas sporta gads. Tā ietvaros Bērnu un jauniešu centrā Laimīte notika konference Sports Rīgā. Tajā piedalījās sporta sabiedrības amatpersonas, kā arī Rīgas pilsētas iedzīvotāji, kuri vēlējās iesaistīties galvaspilsētas sporta attīstības plānošanā. Rīgas domas izglītības, kultūras un sporta departamenta sporta un jaunatnes pārvaldes vadītāja Dina Vīksne ieskicēja konferencē runāto, pastāstīja paveikto pēdējo gadu laikā, kā arī uzsvēra lietas, kas jārealizē tuvākajā nākotnē. Šī konference bija ar diviem pamatmērķiem. Tad viens bija paskatīties atpakaļ pēc iepriekšējās konferences pirms 4 gadiem rezolūcijā minētos uzdevumus, kas ir izpildīts, kas nav izpildīts, un viennozīmīgi arī dot uzdevumus nākamajai rīcības programmai Rīgas pilsētā. Un no tādām lietām, kas ir izpildīts, protams, ir izpildīts ļoti daudz. Pirmkārtām ir prieks par sporta projektu konkursiem, kurus mēs organizējam nevalstiskajām sporta organizācijām, klubiem, biedrībām. Gan finansējums viņu aktivitāšu īstenošanai, gan arī dažādu sporta projektu un sacensību īstenošanai. Otra lieta, par ko prieks, ir par samērā veiksmīgu sadarbību ar Latvijas Olimpisko vienību, ar Latvijas Olimpisko komiteju, ar sporta veidu federācijām, kuras mēs esam iesaistījuši mūsu Rīgas pilsētas sporta attīstības programmu īstenošanā attiecīgos sporta veidos. Tādā kā hokejs, kā volejbols, kā sporta dejas. Līdz ar to tiek sekmēta arī šī augstā sporta meistarība. Par to, kas varbūt nav veicies līdz galam izdarīt, tie, protams, ir šie PPP projekti sporta infrastruktūras attīstībai. Un, protams, arī līdz galam atbalsts no valsts budžeta arī sporta infrastruktūras attīstībai. Ja, tātad buksē mums šī atbildība infrastruktūras objektu izveidē pilsētā. Tas, kas ir attiecināms tīri uz Rīgas pilsētas kompetencēm sporta jomā, ja mēs skatāmies likumu par pašvaldībām un sporta likumu, tad primāri pašvaldībai ir jānodrošina sporta izglītības process. Līdz ar to arī šie infrastruktūras objekti ir vērsti uz sporta izglītības iestādēm, objektiem pie skolām, pie sporta skolām, lai varētu īstenot obligāto sporta izglītības procesu, interešu izglītību, profesionālās ievirzes sportu, bet tie, kurā gadījumā nav objekti, ar kuriem mēs varētu lepoties, kuros mēs varētu īstenot Eiropas un pasaules līmeņa sacensības. Un es savā uzrunā konferencē arī tiešām aicināju visus, tā skaitā arī politiķus, lēmumu pieņēmējus sporta jomā valstī, paskatīties uz Rīgu ne tikai kā uz konkurentu Ventspilī, Valmierai, Jelgavai, Liepājai, bet kā Rīgu uz mūsu Latvijas galvaspilsētu. Lai mums nebūtu kauns savā galvaspilsētā organizēt Eiropas līmeņa sacensības, pasaules līmeņa sacensības, jo tā ir mūsu visu kopējo galvaspilsēta. Daļa no konferences bija arī diskusijas darba grupās. Par paveikto vienā no šīm darba grupām pastāstīja Rīgas sporta gada patrons Raimonds Bergmanis. Man ir prieks, ka tā nav noslēgusies ar vienas konferences rīkošanu 4 gadu atpakaļ. Un ir prieks, ka cilvēki atcerās, ka bija tāda konference, tur tika sarakstīta rezolūcija, un ka liela daļa no tā rezolūcijā uzrakstītā ir arī realizēta. Un šajā gadījumā tas ir konferences Sports Rīgā. Un ļoti daudz, kas ir izdarīts Rīgas pilsētas pašvaldības teritorijā. Un viens no galvenajiem, par ko es runāju, savā darba grupā, šajās sadarbības ar pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām. Un tad ir ievies šis atklāto konkursu iespēja piedalīties Rīgā, ir līdzfinansējums, un pilnīgi jebkurš var piedalīties šajā konkursā, protams, ievērojot konkursu nolikumu un tajā izvirzītos kritērijus. Izskatās, ka šie nolikumi un sadarbība starp federācijām un Rīgas pašvaldības ir tik laba vai nopulēta vai arī sakārtota, ka gandrīz bija pavisam maz bija tādu ierosinājumu, ko varbūt ir vērts ņemt vērā, jo lielākā daļa tiešām šajos konkursos ir iestrādāta milzīgā gadu pieredze, un līdz ar to tad arī nav to daudzo jautājumu un vajadzību, kas ir nepieciešams varbūt labot. Viens no tādiem, ko es varētu minēt, ir tas, ka nākošajā gadā droši vien būs iestrādāts šajos konkursos arī aizmirstie studenti. Tātad students sports
studentu sports, un līdz ar to mēs varēsim droši vien Rīgas pilsēta varēs palīdzēt arī šajā lauciņā, kur sporto studenti kaut kādīgi atbalstīt un līdzfinansēt viņu interesējošos projektus. Par augsto sasniegumu sportu, par atbalstu labākajiem Rīgas sportistiem. Tad līdzfinansējums otrajā jautājumā, tas ir dažādiem pasākumiem. Tur ir 140,000, bija iesniegti 147 pieteikumi un atbalstīti ir 67. Pirmā bērnu jaunatnes sfērā 25 iesniegti un atbalstīti ir 17. Īpašajās vajadzībās ir atbalstīti gandrīz pilnībā un nometnēs ir 135 iesniegti projekti un 64 ir atbalstīti. Tā kā lielākā daļa no iesniegtajiem projektiem viennozīmīgi tiek atbalstīta.